Valmieras pilsētā vienmēr viens no populārākajiem sporta veidiem ir bijis basketbols, kur galvenos panākumus ir kaldinājis BK Valmiera. Tomēr vairākus gadus aktīvi darbojas arī Vidzemes augstskolas basketbola komanda. Iepriekš vairākus gadus startējusi tikai studentu basketbola līgā, bet pēdējos gados Vidzemes augstskola piedalījusies arī Latvijas basketbola savienības organizētajos turnīros. Pēdējās 2 sezonās komanda startēja LBL 2 sacensībās, kur tāpat kā pērnajā sezonā komanda no turnīra izstājās jau pirmajā play-off kārtā, gluži tāpat kā šo sezonu arī studentu basketbola līgā. Par komandas darbību un sezonas rezultātiem aicinājām pastāstīt augstskolas galvenajam trenerim Robertam Zeilim. Mērķi bija iekļūt abās līgās play-offos, to mēs arī izdarījām. Abās gan pirmajā kārtā zaudējām. Studentu līgā varbūt tā likumsakrīgāk, tur bija LSPA komanda pretī, bet arī principā ļoti sīvā spēlē mēs beigās zaudējām. Pret VF tāpatās ļoti sīva sērija izvērtās. Pēdējo spēli pa 1 punktu zaudējām, nospēlējām pašu pēdējās epizodes ļoti slikti. Tāds izsports. Veiksmi stiprākajiem, tā, ka tas nozīmē jāturpina strādāt un tad jau būs, cerams. Bez komandas spēles laukumā un rezultātiem turnīra tabulā notiek aktīvs darbs arī ikdienā. Komandas vadība plāno stratēģiju un kopā ar treneriem veido komandas sastāvu. Atlasot spēlētājs nākamajam sezonam Vidzemes augstskolai ir sava stratēģija. Principā, to spēlētājs, protams, mums ir grūti dabūt. Mēs orientējamies pirmkārt uz Vidzemi, gribam, lai spēlē vietējie, negribam no Rīgas vai no otras puses. Gribam savējos džekus, pirmkārt vietējos valmieriešus un tuvākos. To komplektāciju, grūti pateikt, saraksts ir garš, bet, protams, būtiskākais šķērslis ir principā tas, ka mēs esam 2. divīzijā. Un Latvijas universitāte un turība ir 1. divīzijā. Līdz ar to tie talantīgākie spēlētāji, spiedājums, protams, varbūt ir gandrīz vienāds ar mūsu spiedājumu, bet tā vienīgā atšķirība ir tas, ka tās universitātes ir spējīgas piedāvāt to LBL 1, un līdz ar to dažus spēlētājus mēs katru gadu nedabūjam, kurus mēs gribētu. Tie aiziet uz LU, kaut kā tas pats Bikšu valmierietis ir LU, viņu gribējām, ne? Un savā laikā Mārcis Vītols arī uz LU aizgāja tā, ka, bet to var arī saprast, un tas tā ir. Tāpēc mēs varbūt dabūjam nedaudz nenovērtāks, es negribētu teikt švakāks spēlētājs, bet tāds nenovērtāks spēlētājs, un vairāk jāstrādā, un tas rezultāts jau būs. Interesanti, ka šajā sezonā VIA komanda bija komplektēta ne tikai no latviešu studentiem, bet arī no ārzemniekiem. Arī treneris atzīst, ka tā bijusi viņam interesanti un nebijusi pieredze. Viņi Erasmus studenti ir, viņi paši piesakās, ka viņi ir brauc šeit mācīties apmaiņas programmās un abi paši pieteicās. Spānis bija labs, francūzs, protams, viņš arī francūzs pašās beigās tikai atbrauc un īsti mums nevarēja palīdzēt, nebija tāda līmeņa spēlētājs. Spānis bija labs un ieguvumi tad, ja viņš ir labs, ja viņš var palīdzēt komandai, tas jau tas būtiskākais. Un šogad sezonas vidū mums bija arī diezgan daudz traumas maziem spēlētājiem. Tajā brīdī ļoti viņš palīdzēja, ka bija vēl viens spēlētājs, kas mums ir, kas var palīdzēt. Bet tā jau, protams, tā ir pieredze gan man, kad mums ir ārzemnieks, gan treniņos, arī spēlētājiem pašiem, tāpat valoda, kad jārunājās spēlētājiem, komunikācija, viss tāda, interesanti. Ļoti arī atsaucīgs puisis, bija tāds foršs džeks, tā ka vairāk tāds. Spēles komandai ir tikai aizberga redzamā daļa. Liels un apjomīgs darbs tiek darīts treniņos, kad nenotiek spēles, kā arī vasaras periodā. Basketbola klubām kopā ar augstskolu ir izveidojusies savu stratēģiju, kā spēlētājs motivēt trenēties teju profesionālā režīmā. Viņiem visiem pirmkārt ir līgums. Ļoti lielai daļai ir tomēr mācību atvieglojumi tādi. Ir budžeta vietas, līdz ar to tas jau ir līgumā viņiem, kad jābūt pilnīgi visiem treniņiem. To motivāciju. Motivācija jau, es jau viņiem saku, viņiem īstenībā ir profesionāli. Viņi 2 reizes dienā trenējās. Tas, ka viņi nesaņem naudas, es viņiem vienmēr saku, ka jūs tāpat esat profesionāli.
Un, ja jūs to varēsiet izdarīt bez naudas, tas nozīmē, ka jūs varēsiet izdarīt to arī pēc tam, ja jums kādā tiksiet kaut kur tālāk un jums maksās algu. Dažu gadu laikā komanda ir augusi un daudzās jomās turpina attīstīties. Ir vairākas būtiskas nianses, kur darbs ir kļuvis profesionālāks salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām. Tomēr vienalga ir daudz lietas, kurās treneris redz attīstības iespējas. Šogad tas viss bija nopietnāk, jo es pats vairs negāju laukumā. Līdz ar to daudz nopietnāk jau varēju pievērsties tiem tiešajiem pienākumiem, būt trenerim. Līdz ar to tas treniņu process, domāju, bija daudz kvalitīvāks. Jau sastāvs mums, jau studentu sastāvs ir jau nolasies, jo iepriekšējos gadus mums viņi bija samērā maz, tie spējīgie basketbolisti augstskolā. Uz treniņiem bieži vien sanāca, ja neatnāca pieredzējušie, tur bija 5-6 cilvēki, tad bija ļoti grūti izdomāt tos treniņus, ko darīt tur. Bet šobrīd jau mums jau tā, ka treniņos jau ir 11, sezonas sākumā ir 17 bija, pat kas jau bija cīņa par vietu sastāvā, līdz ar to ļoti labs treniņu process jau izvērtēs šogad. Protams, būs jāpanalizē pašam, ko es darīju, ir jau tāpat jau daudz lietas, kas jau man jau galvā ir, ko jau es gribu realizēt nākošu gadu. Es domāju, visi mēs mācāmies, gan tāpat kā spēlētājiem, es domāju, ir milzīga pieredze, ko viņi atnākuši, un es domāju, arī man pašam ir vēl daudz, kur pielikt. Jau šobrīd 2 no Latvijas augstskolām vairākus gadus startē Latvijas basketbola līgas 1. divīzijā, rādot piemēru arī Vidzemes augstskolai. Tomēr treneris atklāja, ka tam jānotiek dabīgā attīstības ceļā, nevis par katru cenu tikt elites sabiedrībā. Ja kārtīgi strādā, tad viss ir iespējams. Es domāju, jau studentu līgā mēs jau šogad tāpat spēlējām gan ar Turību. Labākajā sastāvā abas spēles mums izvērtās ļoti līdzīgas. Rīgā mēs zaudējām pašās spēles beigās. Valmierā bišķiņ ātrāk tur beigās salūzām, bet arī ilgi turējāmies tā, ka es domāju, tikai darbs, smags darbs ir, jo tas būtiskākais, ko viņi atšķirās arī no pieredzes, ko es redzu, tas ir tāds fiziskais. Tieši spēka rādītāji ir ļoti liela atšķirība starp profesionālās komandas spēlētājiem un studentiem, pirmā kursa students. Tā ir milzīgākā atšķirība. Principā, ja to viņi sapratīs un spēs pielikt tur, tad tur mierīgi var spēlēt. Smagi jāstrādā vasarā būs. Jāpieliek, lai tie rezultāti katru gadu tomēr bišķiņi virzītos uz augšu. Netaisamies tur arī to LBL būt tur nākošu gadu vai aiznākošu gadu. Tas lēnām pašiem jāsasniedz. Tagad tas notiks dabīgā ceļā, tad arī tas būs. Tur pārlikt pār galvai nav vajadzības, absolūti. Nav jēga spēlēt LBL1 tikai tāpēc, ka gribās spēlēt. Tā vieta ir jānopelna un tam līmenim jābūt atbilstošam, lai nav tur arī kauns braukt un spēlēt. Jau šobrīd komandai ir savas ieceres saistībā ar nākamās sezonas komplektāciju, kur galvenais pastiprinājums tiks meklēts garajā galā, kur visvairāk trūks labu spēlētāju resursu. Šogad īstenībā es domāju, ka būs vismazāk aktīvākais darbs, jo es domāju, tāda ārējā līnija mazie spēlētāji, jo principā es domāju, es esmu tur apmierināts, vienīgi ir vairāk jāstrādā. Ir, protams, padomā 1-2 spēlētāji, bet vairāk pievērsīsimies tam garajam galam, meklēsim kaut kādus spēlētājus, kurus varētu dabūt uz Vidzemes augstskolu. Ir pāris uzvārdi ir, negribu atklāt, bet kaut kādas saruniņas notiek un plāni ir noteikti. Visbeidzot, Roberts Zēle pastāstīja arī par basketbolā tik aktuālo problēmu – totalizatoru sērgu. Latvijas Basketbola Savienība organizē tikšanos ar klubu pārstāvjiem, kur tika izskaidrota situācija un ieskicēt dažādu problēmu risinājumu scenāriju. Skaidrs, ka problēma ir milzīga un Savienībai bija sapulce visiem LBL1, LBL2 klubiem un tur jau tās lietas diezgan... Tur ir visi sporta veidi, tur nav tikai basketbols un par futbolu vispār nerunājot, bet arī ir, varbūt nesaukšu, bet noteikti. Tas, kas tur bija atklājies, tur bija, principā visi komandas sporta veidi kādi vien ir, tur notiek kaut kādas mahinācijas.
tā labā ziņa ir, vismaz man tā liekas, ka tā ir labā ziņa atšķirībā no futbola, kad futbolā tomēr jau tas jau kaut kādā vadības līmenī bija tās spēles, par ko runā, ka tur, vai ne, tad šajā gadījumā tie ir spēlētāji, un es domāju, tā problēma tādā ziņā ir mazāk, jo viņi ir, kaut kādi nenobrieduši džeki, 17, 18, 19 gadīgi, ja, kur pieļauj kļūdas kaut kādas, un viņus jau īstenībā ir iespējams arī, tomēr izaudzināt un mācīt kaut kādā, jāizdomā tik tas kaut kāds pareizais soda mērs, kā viņus sodīt, un jāaudzina ir, bet Savienībā, nebija konkrēti. Daži klubi atklāt grib cīnīties, daži klubi atkal negrib to darīt, atklāt. Nav tāds viennozīmīgs tāds viedoklis pagaidām izveidojies. Daži neko atklāt tā arī pateikt negrib. Visi pa lielam zina, kurš to dara, bet neviens īsti negrib pateikt, kurš to dara. Apmēram tāds ir pagaidām arī turpinās. Es domāju, ka noteikti ir kaut kāda parauga prāvai ir jābūt. Tie jaunieši, galvenais ir tie jaunieši jāizglīto. Jātaisa varbūt kaut kāda semināra vai kas, un jāizskaidro, ka tas nav pareizi. Varbūt kāds 18 gados to vēl nesaprot. Tā vismaz izskatās.